apkārt, un turpmākās 20 minūtes ar jums būšu es, Artūrs Bērziņš. Tātad, šodien mūsu pirmais temats būs mītiskā domāšana mūsdienas kultūrā. Kas ir mīts? Mīts ir vēstījums par to, kā izveidojusies pasaule, visas dzīvās radības, kas tajā mājo arī cilvēki. Kā radušies kalni, upes, ezeri, kas iemācīs cilvēkiem runāt, medīt, apstrādāt zemi, ievērot paražas un tam līdzīgi. Cilvēks pats izdomā mītus, cenšoties izskaidrot sevi uz savu rīcību. Mīts sniedz atbildes uz visiem svarīgākajiem jautājumiem. Mūsdienās cilvēki paši saskaras ar kaut kādām problēmām, ar jautājumiem un paši izveido un izdomā savus mītus, ar kuriem dzīvo turpmāko dzīvi. Un mitoloģiskai domāšanai ir raksturīga absolūta ticība mīta vēstījumam. Cilvēks bija pārliecināts par to, ka mītā vēstītais ir patiesība. Un mūsu pirmais ciemiņš šodien būs Rīgas kultūras ministre Anastasija Vaņikova, kura pastāstīs jums par dažiem mītiem, kuri ir viena no aktuālākajiem mūsdienu kultūrā. Un tā mūsu studijā ir Anastasija Vaņikova. Labdien! Labdien! Un pastāstiet man lūdzu par kādi ir tie mīti, ar kuriem cilvēki mūsdienās vairāk dzīvo, uz kuriem balstās un kuri vispār ir aktuāli mūsdienu kultūrā. Tā, es sagatavoju 3, manuprāt, aktuālākos mītus mūsdienu kultūrā. Un viens no tiem mītiem ir par cilvēku, par spriest pēc viņiem izskata. Mūsdienās ļoti bieži cilvēki spriež pārsvarā pēc izskata, pēc ģērbšanās stila, un ir izvēlēta kaut kāda veida izskata standarti, kā jāizskatās sievietēm, kā jāizskatās vīriešiem. Bieži mūsdienās gan pusauši, gan ir pieaugušie cilvēki iepazīstinoties ar kādu cilvēku, pirmkārt skatās viņu izskatu un pat neaizdomās par to, kāda var būt šī cilvēka iekšējā pasaule. Un ir tāds mīts un steidziens no vecumdienām jau sen, nespēj par vīru pēc viņa cepures. Jā, tā. Otrs, manuprāt, aktuālākais mīts mūsdienās ir tas, ka sievietes vieta ir virtuvē. Priekš mums, priekš sievietes, tas ir tā aizvaļojums, ka šis stereotips ir dzirdams mūsdienās diezgan bieži. Viņš tiek pieminēts gan komiskos, gan komentārus. Manuprāt, cilvēks, kurš tā uzskata, joprojām dzīvo pēc vecmodīgiem uzskatiem, jo agrāk sievietes sēdēja mājās, audzināja bērnus, gatavoja ēst un satika savu vīru pēc darba. Bet mūsdienās sieviete ar vīrieti ir vienlīdzīgi, jo sieviete arī strādā, pelna naudu, bet nekad neaizmirst arī par saviem pienākumiem. Būt sievai un labai mātei. Tā. Un trešais, manuprāt, aktuālākais mīts ir tieši priekš sievietēm, tas ir visi vīrieši ir vienādi. Nu jā. Kaut kur dzirdēts. Jā, dzirdēts tik tiešām. Sievietes pēc varbūt neveiksmīgām attiecībām. Viņas galvenā frāze ir tas, ka visi vīrieši ir vienādi un tāpēc attiecības nav visi sanākušas viņiem tā kā vajag. Tas nav pareizi, jo vīrieši, visi mēs cilvēki, īstenībā, augam dažādās vidēs, mūsu dažās intereses, mēs esam individuāli, kas mēs esam individuāls. Un nevar noteikt pēc dzimuma, ka visi vīrieši būs vienādi, tikai tāpēc, ka viņiem ir viens dzimums. Un kā? Un šis būtu jāvisam mums, ja? Jā, manuprāt, tie bija 3 tādi aktuālākie mūsdienās pagaidām. Tad paldies, Anastasija. Jūs varat doties. Ar mums bija Anastasija Vaņikova, Rīgas kultūras ministre. Un šodien viens no mūsu ciemiņiem būs Latvijas Universitātes kultūroloģijas un filosofijas fakultātes students Maksims Tkačenko. Labdien, Maksim! Labdien, Artur! Labdien, LTV7! Labdien, valsts iedzīvotāji! Visi, kas mūs klausās! Tātad es atgādināšu, ka šodien mēs runājam par mītiem un mītu nozīgumu mūsdienās. Un Maksim, pastāst, par kādiem mītiem tu mums šodien atnāci pastāstīt? Jā, šī tēma, manuprāt, ir ļoti aktuāla, un es atnācu pastāstīt par Dievu, ka Dievs mums palīdzēs, un naudu. Labi, nu tad sāc par Dievu. Par Dievu. Mēs pārāk paļaujamies uz Dievu, bet neviens to nav redzējis. Saprotiet, un cilvēks izdomā un pats pielūdz izdomātu tēvu. Kā mēs varam pielūgt, paļauties uz kaut ko mēs nekad neesam redzējuši vai sataustījuši. Un otrais mīts skan?
Otrais mīts ir nauda nevar padarīt cilvēku laimīgāku, taču es tam nepiekritīšu. Kāpēc? Jo, manuprāt, nauda var padarīt cilvēku laimīgāku. Par atbilstošu naudas apjomu mēs varam nopirkt sev lietas, ko esam vēlējušies, un uz kaut mazu brītiņu palikt laimīgi cilvēki. Otrā pazīme, kāpēc domāju, ka nauda varētu padarīt cilvēku laimīgāku, jo tā atver pasaulē durvis uz visuriem. Veselība, izklaide, izglītība. Izglītība ļoti dārga. Izglītība ļoti dārga. Un visur nepieciešama nauda. Un nauda arī izklaidēs mums padarīt laimīgāks, gan veselība. Būsim atklāti, ka bez naudas mūsdienās nevar izdzīvot. Veselība, prieks, tas ir vissvarīgākais. Labi, paldies! Tas bija Maksims Tkačenko, Latvijas Universitātes kultūroloģijas un filosofijas fakultātes students. Paldies, Maksim! Paldies, Artur! Un mēs turpinām. Un tad savilksim galus ar doto tēmu. Un kā mēs jau sapratām, secinām, ka šai tēmai ir gan pozitīvā, gan negatīvā puse. Un sāksim ar pozitīvo. Tātad, kāpēc šī mītiskā domāšana ir kā ieguvums un veids pozitīvu ietekmi uz cilvēku. Tātad mītiskā domāšana atbild uz svarīgākiem jautājumiem, uz kuriem principā nav atbildes un ko šo atbildi izdomājam mēs paši. Un tātad mīti padara cilvēku fantāzijas telpu plašāku. Tas arī ir par pirmo secinājumu to, ka cilvēks piesies savu domāšanu, savu fantāziju un dabū atbildes uz jau neatbildētiem jautājumiem. Un negatīvā pusē ir tāda, ka cilvēks var paļauties uz nepatiesiem mītiem. Tātad viņš dzīvo dzīvi, domājot par kādu mītu, kas atbild uz jautājumu, kuram nav principā atbildes. Un viņš var kļūdīties un darīt kaut ko nepareizi. Un vēl viens mītus ir tāds, ka cilvēks neskatās uz dzīvi reāli. Tātad viņš skatās uz dzīvi caur rozām brillēm. Un šo faktu varētu izskaidrot tā, ka cilvēks domā tikai mītiem, tikai caur mītiem, jo laiks iet un mīti mainās, un cilvēka domāšana mainās un mainās dzīves gaita. Un tāpēc es domāju, ka tas arī būtu viss. Ar jums bija Arturs Bērziņš un līdz nākamajam raidījumam.